Čau, Normons Griestiņš. Un pirmā grāmata bija Latviešu tautas pasakas, kuras man lasīja priekšā pirms miedziņa. Grāmatas nozīmes ir dažādas, tāpēc, ka grāmatas ir dažādos žanros, ir dēļliteratūra, profesionāla literatūra, un līdz ar to tās nozīmes arī atšķirās. Profesionālajā literatūrā kaut ko jaunu iemācies, kaut ko jaunu uzzini, bet dēļliteratūrā tu toties nokļūst kaut kādā jaunā pasaulē, piedzīvo jaunas emocijas, seko kaut kādām lietām līdzi. Tā ir ļoti liela nozīme, jo tas stiprina, tas attīsta valodu. Valoda ir tauta, tauta ir kaut kādas robežas, nacionalitāte, patriotisms. Nu, lūk, tās lietas caur grāmatu tiek nodotas un audzinātas. Lasīt vajag regulāri, tāpēc, ka tas attīsta fantāziju, attīsta domāšanu, stimulē smadzeņu darbību, līdzīgi, ka svarīgi ir nodarboties ar sportu, jo tas attīsta kaut kādas ķermeniskās funkcijas, un līdzīgi arī ar grāmatām. Viņas savā starpā īsti nekonkurē. Savas tīkli kaut kādā lielā mērā degradē sabiedrību, grāmatas kaut kā pilnveido attīsta sabiedrību. Vai grāmatām lielāka vērtība, grāmatām ir lielāka vērtība. Grāmatas attīsta domāšanu, grāmatas attīsta fantāziju. Tas ir kā grāmatas visādā ziņā pozitīvi ietekmē ļoti svarīgu cilvēku daļu. Varbūt pirmajā brīdī šķiet, ka grāmatas ir pārāk lēnas, kaut kādas bildītes ātrāk nodrošina kaut kādu informācijas ieguvi, kas varbūt kaut kādos brīžos tā ir, bet pa lielam tāpat. Grāmata, tie burtiņi, tas ir kaut kāda smadzeņu stimulācija, kaut kāda kaut kāds treniņš, kas ir aktīva darbība. Digitālais, viņš, protams, ir izklaidējošs, bet es tādu baigu lielā vērtību tajā neredzu, pretstatā grāmatām. Grāmatas, man liekas, tas ir progresīvākais, kas ir līdz šim izgudrots. Es domāju, ka jauniešu vidū grāmatas nav tāds pārāk atraktīvs veids, kā... Pirmkārt, viņš ir lēns, viņš prasa piepūli. Tas viss ir tam visam vajag kaut kādu fokusu, disciplīnu, vēlēšanos, mērķi, jauniešu vidū, tas ir grūti izdalīt jauniešu no nejauniešiem. Pa lielam tas ir tas, kas tas ir, un tas ir tā kā rekomendējis 100%. Jauniešu paudzēs novēlu. Sāc ar vienu, grauzi visu dienu.